Šī makšķerēšana notiek vēlāk vakarā un uznāk migla. Situācija var būt ļoti nepatīkama. Ja ir iespējas, ja pārzina ūdenstilpni, mēģināt kaut kā gar krastu tomēr, ja ir iespējams redzēt arī krasta līniju, ja, kaut vai tur ēnu, ja, gar krastu kaut kā mēģināt virzīties. Ja. Tieši tāpat taisno virzīties nevajadzētu mēģināt, jo sevišķi ir kaut kādas salas pa vidu vai vēl kas, un pārredzamība ir ļoti slikta. Ja, ja ir tāda iespēja, tad pārgaidīt šo miglu, ja, ko vairāk kārt makšķernieki jau ir arī darījuši. Galvenais nekrist panikā. Un otrs, protams, ka reiz ir iespējas saukt palīgā glābšanas dienestu. Ziemā uz pirmo ledu tas pirmais bums uz līdakām ir milzīgs, un arī tā copa ir ļoti, ļoti laba. Ja. Tātad daudzi mēģina ielikt tā saucamās tādas pašdarinātas ūdens, ko noslēp zem sniega. Viņš pats zina, kur viņam tā taciņa pa to sniega ir iemīta. Ja šādu situāciju no malas redzam, uz makšķerēšanas kartēm, kas mums ir jāpērk, lai mēs varētu vispārībā makšķerēt Latvijas ūdeņos, ir telefoni, arī internetā pie zivju inspekcijas. Viņus vajadzētu laicīgi norakstīt. Un tad, kā saka, ja redzam kaut ko no malas, nelikumīgu, tikpat labi zvans draugam, kā teikt, lai tād brauc un tiek skaidrībā ar šiem te gaļiniekiem. Visiem makšķerniekiem, gan iesācējiem, gan jau profesionāļiem, varētu novēlēt neatsakas.